Uz teātri cilvēks nāk tomēr atpūsties zināmā mērā un gūt priekš sevī kaut ko tādu, kurā iedziļināties, par ko padomāt. Man rausmīgi sāp tas, ka jaunā paudze saskata šo visus trīs dalībos vārdus. Es domāju, ka tas teātrī nebūtu. Tādi mēs esam. Bet vai tad tas viss jānes tādēļ uz nacionālo teātri? Bet vai mums ir jāslēp tas, ka mēs tādi esam? To pašu, ko jūs rādījāt, es varētu vakarā ieslēgt televizoru un pastīties degpunktā, un tur būtu labākā kvalitāte un saprotams, kur tā problēma slēpjās. Šo lūgu noskatoties, es mājās pāriešu tikpat histēriskā noskaņojumā, un droši vien tāda vēl būs vismaz pāris dienas. Parasti mēs diskutējām pēc ģenerāla mēģinājuma ar studentiem, jauniešiem, un mēs izlēmām paturpināt gan radošā komanda, gan teātris, veikt diskusijas arī pēc šīs izrādes, sarunu vai diskusiju, jo mums ir ļoti svarīgs jūsu viedoklis. Un mēs esam gatavi uzklausīt jūsu jautājumus, arī komentārus. Ja ārsts arī, tad, kad viņš atgriež vaļā kaut ko vēderu, viņš ieraudzīja, tur ir ziepes, es šūšu ciet. Tā mēs nevaram. Nesapratu, kas notiek, ko gaidīt tālāk, un kā automātiski šķiet vispārējais tirgus tiešās muģeklis. Un viss tieši otrajā cēlienā arī tā skaidrs, nevar saprast neko. Nevar saprast, par ko pat viņi runāja, ja? Man pirmais cēliens ļoti patīk. Ja? Man ļoti patīk, tāpēc, ka, piemēram, tur bija parādīts dusmas un bezcerība, vai neteiksim, kā tie cilvēki strīdās, bet nebija jāklausās tie tā garā penteri, bija ļoti runāts caur metaforām un emocijām un tā tālāk. Tas skaistais atradums ir tāda vēseles stīdziņa, ko nes cauri gailis. Priekš kam tad vajadzīgs tas prastais gailis? Laukos mājas, katras lauka mājas dvēseli ir dzīvnieki. Un tajā brīdī, kad cilvēki strīdās, ir zināms, ka cilvēki strīdās un bļauj viens uz otru, tad kaut kas nomirst katrā cilvēkā. Un tāpat mums nomirst vistas. Ja mēs būvētu naturālistiski, iedomājieties tiešām īstu ģimenes drāmu ar šiem pašiem tekstiem, vienā kā būtu pieņemts nospiestā lauku istabiņā, kur tiešām nāk tiekšā pa īstam ar to gaili, pa īstam testu pa galvu, tiešām reāli skatos fiziski tā kā lugā, ja sistu, pīpētu pa īstam, piepīpētu telpu, un visu to naturālistiski mēs rādītu. Tad to visticamāk arī mēs neizturētu. Man bija ļoti ilgi domas šo abonementu atdot, bet pēc šīs izrādes es šo abonementu neatdošu. Tas bija koncentrāts. Un tāpēc viņš, protams, ir sāpīgs. Viņa nav viegli izrāda, viņa ir smaga. Viņa ir, viņa ir tāda, kas sit, vai ne? Izrāde ir laba un patīk. Nevis teikt, nē, man dzīve nepatīk tā. Es negribu tā dzīvot. Es arī savā mājā negribu tā dzīvot. Bet tas ir tas, kā jūs redzat to dzīvi šobrīd? Vai es tādu depresīvu? Jā. Viņa jau nejūt sevi no malas. Un vecāki un radosi cilvēki, kas viņiem tā ir norma. Ja viņiem viss būs labi, vai iestāsies miers, viņi meklēs, lai varētu kašķēties būtībā. Uztveriet to kā kolāžu, kā sajūtu kolāžu, nevis kā kaut ko ļoti konkrētu. Tā ir sajūta, mūsu sajūta par to, ka mēs jau vispār vairs nesaprotam, kas ir labs, kas ir slikts. Tas tāds laikmets, kur vērtības sāk grūt, un tu jau viss sajaucās, un tu vairs vispār nejūti stabilitāti un drošību it nemaz. Tā nevar. Es uzskatu, ka tiešām jādod kaut kāds gaismas, kaut kāda cerība. Šeit nav nekādas cerības absolūti. Es ceļu parādīt, tagad iesim visi uz turieni. Es nedrīkstu, man nav tiesības. Es rādu to izrādi jums, jo es gaidu no jums šo izēju. Es parādu faktu, es parādu lietu, kas ir to pašu sliktāko, lai mēs visi vienkārši domātu, bet tiešām taču izēja ir tikai kāda konkrēta. Kur? Un mēģināt katru sev to noformēt. Pat bērnam ir redzams, ieslēdzam televizoru, viens otru mēs lamājam, ja viena partija nolamā otru un trešā, un galvenais, ka viņiem vajadzētu atnākt uz normālu sarunu, pateikt, klausies, varbūt tās saņemamies, vienojamies, jo savādāk būs to tās baigās ziepes. Kas mani, atklāt sakot, aizvainoja, ir tas, ka lauki tikai izmantoti kā platforma tam visam. Man liekas, ka ir noteikti ir veidi, kā to parādīt, neaizvainojot
cilvēkus no laukiem. Varbūt tā no malas var iztīties, bet es arī esmu lauku cilvēks, un man ir gan arī pie robežas lauku. Arī, un es katrā ziņā, ja tā ir sanācis, man ļoti žēl, bet es tā tiešām arī domāju. Tas viss stāsts ir kādā brīdī traģikomisks, uz tām lietām tu vari skatīties tos dialogus, un viņi liekas smieklīgi, bet ja tu iedziļinies un padomā, kas aiz tā viss stāv, tas ir diezgan traģiski, bet brīžiem, manuprāt, izpildījums bija diezgan prasts. Man gan nekas nelikās, ne lēti, ne prasti, man liekas, kā viņi to parādīja, tas bija tik izsāpēti un tik patiesi, un tur bija, katra nianse bija tik pārsteidzoša un tik fantastiski, jebkuram. Tā kā man par to bija ļoti liels prieks un liels paldies viņiem. Pilnīgi visiem. Un īpaši vecmeistariem, kas vispār bija fantastiski. Man taisni prieks par aktieriem, kad viņi izspēlē šo mūsdienu dzīvi, ne tikai skotardienas, indrāmas un tā tālāk. Un es ceru, ka šāds asas izrādes būs Nacionālā teātrī, ka viņš nepaliks tikai par tādu teātri, kur būs vai nu tādas publikas gabaliņi, jeb tādu man personīgi šo izrādi ļoti patīk. Paldies jums visiem, un lai jums veicās, un es noteikti rosinātu jaunus cilvēkus nākt uz jūsu izrādi. Liels paldies, un bija man šodien tikties ar jums runāt, jūs esat fantastiski. Paldies, jā.